Vai tiešām ielas malā es savu transporta līdzekli varu novietot uz mēnesi vai pat vairākiem gadiem? Lūk, šim transporta līdzeklim tehniskā apskata beigusies 2016. gadā, bet šim 2014. gadā. Jautājums, kā ir jārīkojas, lai šādus spēkratus aizvāktu prom? Zaķusalas krastmalā šīs divas automašīnas jau sen kā pamestas, sarūsējušas, sapuvušas un jau pat ar kokiem apaugušas. Ziņojām par tām Rīgas pašvaldības policijai un vaicājām, kā jārīkojas, lai tās beidzot tiktu evakuētas. Un šetev, jau tās pašas dienas vakarā redzam, ka policijas rosība ir bijusi. Soda kvītis atstātas daudziem citiem transporta līdzekļiem, taču vecie lūžņi stāv kā stāvējuši. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka attiecīgā vieta, kur automašīnas ir novietotas stāvēšanai pēc ceļa satiksmes noteikumiem, ir vērtējama kā ietve. Līdz ar to sanāca, ka visām automašīnām, kas tur stāvēja, bija šis sods piemērojams. Jāatcerās tas, ka policijai nav pašmērķis visus pēc kārtas pa visām varītēm sodīt. Arī šajā gadījumā policijas darbinieki iespēju robežās arī mēģināja uzmeklēt šos transporta līdzekļu īpašniekus, bet nav jau vienmēr tā, ka uzreiz jebkuru cilvēku var sasniegt. Tāda forma kā brīdinājums, ja automašīnas vadītājs nav uz vietas, likumā nav paredzēta. Līdz ar to vienīgais tiesiskais risinājums policijai šajā gadījumā lēmums par sodu piemērošanu. Taču tā vietā, lai lūžņus evakuētu, policija secina, ka citi transporta līdzekļi novietoti uz ietves. Lai gan kā ietvi šo asfaltēto fragmentu neviens neizmanto, kājām gājēji te neiemaldās. Tikmēr jautājums par pamestajiem auto paliek neatbildēts. Kādos gadījumos tos var evakuēt un cik ilgā laikā? Gadījumā, ja automašīna stāv vietā, kur formāli drīkst stāvēt, bet tā ir ilgstoši atstāta un būtībā pamesta. Tas ir viens. Otrs, ja automašīna ir novietota vietā, kur nedrīkst stāvēt. Attiecīgi, tad, kad automašīna stāv vietā, kur drīkst stāvēt, bet ir ilgstoši atstāta, pamesta, tad tālāk ir jāstāsta, vai šai automašīnai ir izieta tehniskā apskata vai nav izieta. Ja automašīnai tehniskā apskata ir izieta, tad, bet tāpat ir šīs pazīmes, ka viņi tur ilgstoši ir pamesti, piemēram, nolaistas riepas vai vienkārši kārtīga putekļu kārta vai jau netīruma kārta, iespējams pat sūnas dažos gadījumos ir uz automašīnām. Tādā gadījumā šis termiņš pārvietošanai ir 45 dienas, plus vēl tas laiks, kas tiek pavadīts nosūtot vēstuli pa pastu. Savukārt gadījumos, ja tehniskā apskata nav izieta, tad šis termiņš jau ir daudz īsāks, tās ir tikai 15 dienas. Un šeit arī jāpieskaita tas pasta laiks. Tātad pamestu auto kaut ar derīgu tehnisko apskati un novietot atļautā vietā evakuēs 52 dienu laikā, bet auto bez tehniskās apskates 22 dienu laikā, protams, ja par to tiks ziņots policijai. Pavisam cita situācija, ja auto ir atstāts neatļautā vietā, tad evakuācija notiek krietni ātrāk. Policijas ekipāži ierodas, fiksē pārkāpumu, uzliek lēmumu par sodu piemērošanu un jau 8 stundas vēlāk, ja automašīna kopš soda saņemšanas nav pārvietota, tad policijai ir tiesības to arī evakuēt. Viens tāds izņēmuma gadījums ir par stāvēšanu invalīdu stāvvietās. Tur ir vēl papildu regulējums, ka pat tad, ja šīs 8 stundas vēl nav pagājušas, gadījumā, ja tas ir atkārtots pārkāpums gada laikā, tad automašīnu evakuē nekavējoties. Šoreiz abas automašīnas no Zaķusalas tika evakuētas jau nākamajā dienā, un to īpašniekiem būs jāapmaksā ne tikai sods, bet arī evakuācijas izmaksas, kā arī stāvvieta, uz kuru transporta līdzeklis ir aizvests. Piebildīsim, ka auto evakuēšanu uz stāvvietu Rīgā izmaksās 75 eiro bez PVN, savukārt stāvvietas izmaksas diennaktī ir 5,70 eiro arī bez PVN. Tikmēr autovadītājus, kuri mēdz novietot savus auto Zaķusalā, interesē, vai tiešām šis asfaltētais stūrītis ir ietve, par kuras izmantošanu draudz sods. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departaments informē, ka norādītā zona ir ietve un tā nav paredzēta automašīnu novietošanai. Tāpat departaments norāda, ka šajā vietā autostāvvietas neplāno ierīkot. Tātad satiksmes departamenta ieskatā šī ir ietve un tādai tai arī jāpaliek turpmāk. Un tas nekas, ka no tās, kā no ietves, jēga ir maza. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.